Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов, успехов в изучении латышского языка. Lietainas brīvdienas. Šodien ir brīvdiena, bet ārā līst lietus. Debesis ir pelēkas un vējš pūš. Mamma saka, šodien neiesim uz parku, paliksim mājās un būsim kopā. Mēs visi piekrītam. Tētis, mamma, es un brālis Kārlis. Reksis guļ savā stūrītī uz mīksta spilvena. Mamma saka, spēlēsim galda spēli. Mēs apsēžamies pie galda viesistabā. Mamma atnes galda spēli ar kartītēm un kauliņu. Es saku, es esmu pirmā. Pēc manis tētis saka, tava kārta, Kārli, spēlē. Kārlis smejas un saka, es gribu iegūt lielu skaitli. Mēs metam kauliņu, ejam pa laukumiņiem un krājam punktus. Tētis skaita punktus. Mamma uzvar. Mēs visi esam laimīgi. Reksis sēž blakus galdam un skatās, kā mēs spēlējam. Pēc spēles tētis saka, tagad atpūta. Skatāmies multfilmu. Es saku, es gribu multfilmu par princesēm. Kārlis saka, es gribu multfilmu par mašīnām. Mamma saka, darīsim tā. Sākumā par mašīnām, pēc tam par princesēm. Es un Kārlis sakām, labi. Mamma atnes segas, mēs sēžam uz dīvāna, Reksis pēkšņi uzkāpj uz dīvāna. Mamma saka, Reksi, lejā, dīvāns nav suņiem. Tētis pasmēd un saka, šodien līst, lai Reksis sēž kopā ar mums. Reksis apsēžas uz dīvāna. Mēs visi smaidām un skatāmies multfilmu. Vakarā mēs pasūtam picu. Tētis zvana un saka, lūdzu vienu lielu picu ar sieru un tomātiem. Mamma piebilst, un vienu ar vistu lūdzu. Drīz atbrauc kurjers. Paldies, sakām mēs un liekam picas uz galda. Pica smaržo gardi. Mēs ēdam picu un dzeram siltu tēju. Reksis cer uz mazu gabaliņu un luncina asti. Tad mēs lasām interesantu pasaku par pūķi. Kārlis saka, man patika šī diena, spēles, multfilmas un pica. Es saku, šodien bija laba diena, lai gan bija lietus, jo mēs visi bijām kopā. Lietainas brīvdienas. Šodien ir brīvdiena, bet ārā līst lietus. Debesis ir pelēkas un vējš pūš. Mamma saka, šodien neiesim uz parku, paliksim mājās un būsim kopā. Mēs visi piekrītam. Tētis, mamma, es un brālis Kārlis. Reksis guļ savā stūrītī uz mīksta spilvena. Mamma saka, spēlēsim galda spēli. Mēs apsēžamies pie galda viesistabā. Mamma atnes galda spēli ar kartītēm un kauliņu. Es saku, es esmu pirmā. Pēc manis tētis saka, tava kārta, Kārli, spēlē.
Kārlis smejas un saka: es gribu iegūt lielu skaitli. Mēs metam kauliņu, ejam pa laukumiņiem un krājam punktus. Tētis skaita punktus. Mamma uzvar. Mēs visi esam laimīgi. Reksis sēž blakus galdam un skatās, kā mēs spēlējam. Pēc spēles tētis saka: tagad atpūta. Skatāmies multfilmu. Es saku: es gribu multfilmu par princesēm. Kārlis saka: es gribu multfilmu par mašīnām. Mamma saka: darīsim tā. Sākumā par mašīnām, pēc tam par princesēm. Es un Kārlis sakām: labi. Mamma atnes segas, mēs sēžam uz dīvāna, Reksis pēkšņi uzkāpj uz dīvāna. Mamma saka: Reksi, lejā, dīvāns nav suņiem. Tētis pasmēd un saka: šodien līst, lai Reksis sēž kopā ar mums. Reksis apsēžas uz dīvāna. Mēs visi smaidām un skatāmies multfilmu. Vakarā mēs pasūtam picu. Tētis zvana un saka: lūdzu, vienu lielu picu ar sieru un tomātiem. Mamma piebilst: un vienu ar vistu, lūdzu. Drīz atbrauc kurjers. Paldies, sakām mēs un liekam picas uz galda. Pica smaržo gardi. Mēs ēdam picu un dzeram siltu tēju. Reksis cer uz mazu gabaliņu un luncina asti. Tad mēs lasām interesantu pasaku par pūķi. Kārlis saka: man patika šī diena, spēles, multfilmas un pica. Es saku: šodien bija laba diena, lai gan bija lietus, jo mēs visi bijām kopā.